Bet vislielākā intriga bija B grupā. Teorētiski par Latvijas čempionu titulu varēja pacīnīties vismaz 3 komandas. Bet īpaši spriega cīņa bija tieši starp divām - Nostalģija un Rujens Saldējums ar bumbu Armands Šķēle no Nostalģijas. Latvijas kadeti izlases līderis ir neapturams. Un tomēr šajā cīņā viss izšķīrās tikai pašā galotnē. Monvīds Pirsko atbild tikpat veiksmīgi. Rujens Saldējums nepadodas. Kura komanda uzvar, tā kļūst par Latvijas čempioni. Armands Šķēle vēlreiz. Fantastiski! Bumba krīt grozā arī no šādām situācijām. Punkts punktā, spīdējot laikam, spīdējot vēlējai pēcpusdienai, spīdējot nogurumam. Komandas cīnās par uzvaru. Kura tad kļūst par Latvijas čempioni? Sodmetienas rezultāts ir atkal neizšķirts. Armands Šķēle, viņš raujas uz grozu un tiek kavēts ar noteikumu pārkāpumu. Ja viņa metiens būs precīzs +1 Nostalģijai, tā arī notiek un pretiniekiem jāatspēlējas. Monvīds Pirsko izmanto pēdējās sekundes un no pašas groza apakš smet neprecīzi. Pēdējās sekundes un spēles metiens ir Nostalģijas komandas rokās. Brīvs stāvmetiens un līdz ar pēdējām sekundēm viņi svin uzvaru. Viņi ir Latvijas čempioni. Visgardāk smējs tas, kurš smējs pēdējais, un šo teicienu ļoti labi var attiecināt tieši uz Nostalģiju. Viņi uzvarēja pēdējos 2 posmos un kļuva par Latvijas čempioniem. Andris Kuksiks, Armands Šķēle, Andris Kovaļčuks, Arvils Pūce, Andrejs Fiļčonoks, Mārs Gorbnovs un Edgars Sprukts. Viss bija tieši tā, kā mēs vēlējāmies. Pateicamies sponsoram restorānam Nostalģija par finansiālu atbalstu. Un, protams, pateicamies arī mūsu faniem. Tiekamies nākošgad!